Tikko izlīd no ūdens, ar visām drēbēm iegāja iekšā, tas nekas. Ja cilvēks no Liepājas pirmoreiz atbrauc uz Atlantijas okeānu, ir jāgāžās okeānā iekšā ar visām drēbēm. Bet ir jābūt ļoti uzmanīgam, ka nāk vilnis, viņš var nogāzt no kājām. Es skatījos apkārt un gandrīz apkrīt. Nu jā, Liepājas jūriņi tomēr atpūšās, un tā tie viļņi tādi pamatīgi. Tāpēc jau sērkotāji ir iecienījuši šo vietiņu, ko sauc par Takhazau. Pilsētiņu Takhazau. Sērkotāji pilsēta. Atkal vildīts. Oi, saulīt, visi forši. Mušas lido pa virs, mēs iepirkāmies dārzeņus. Apmēram 2,20 € samaksājām. Paprasījām, vai ir orange juice, un orange juice ir no šiem te. Tie ir apelsīni. Te priekš mums tājas speciāli apelsīnu sulu. Šī ir dabīga apelsīnu sula, tikko spiesta no zaļajiem apelsīniem. Šitāds maksā 80 dirhamus, eiro 80 mūsu naudiņā. Ļoti, ļoti garšīgs. Apelsīnu vitamīnu deva. Vispār ārprāts, mīļie cilvēki. Tas sievietēm jāģipst nost ir. Vineta tagad visus antīkos priekšmets ir izcilājusi, savukārt es esmu tiku pie šādām krellītēm.
ko berberu cilvēki ir gatavi. Šitā fantastiskā maksās apmēram 100 eiro. Nu, te sievietēm vienkārši acis tak ārā. Un lūk, šīs somiņas tagad filmē. Un lūk, šitā ir ar mozaīku. Te var Es domāju, ka starp šīm lampām varētu arī atrast kādu Aladina brīnumu lampu. Kamēr Vinetiņa pērk pamtrauciņu, es esmu ieraudzījis unikālu skaistu krāsu. Sarkans un koku formā. Okeāna krasts, Atlantijas okeāns, man aiz muguras. Nu, atkal viss ir tik forši un skaisti. Saule ir baigi karstā. Nu, pliks tuksnes nekam neder. Ūdens vienmēr ir vajadzīgs. Bet, jā, kā es vakar teicu, tad Liepājas jūra atpūšās, bet šeit savukārt atpūšās vietējās smiltis, jo mūsu Liepājas smiltīm nelīdzinās klāt nekas. Tās ir maigas, baltas. Tā. Lec lielā Āfrikas saule. Mēs esam ieradušās Marakešā. Nu, te ir čumunmuģu mašīnas un zirgi un riteņi un autobusi un moči. Un otrs puses skaists zaļš parks. Man ļoti patīk vērot cilvēkus un stiept mazo bērniņu uz muguras un iedot padzerties pa ceļam, lakatiņā ietīt un nav nekādas niktošanās. So, it is El Kutubija. Tā, tas ir tas. Šausmīgi skaists krāsas. Te ir vesela rinda zirdziņiem, priekš turistiem. Nu, uzreiz ir tirgotājs ar augļiem.
لي ماضي لي ذكرى. قلبك قسي ولا نسي؟ أكيد عينيك فاكرة. هبعد واسيبك للزمن والدنيا والبكرة. ولو عايز تفتكرني غمض عينك دقيقة بدك تلاقي واحد مننا لي ماضي لي ذكرى. قلبك قسي ولا نسي؟ أكيد عينيك فاكرة. هبعد واسيبك للزمن والدنيا والبكرة. ولو عايز تفتكرني غمض عينك دقيقة بدك تلاقي Marrakeša nav augsts. Mēs esam noguruši, bet ļoti laimīgs, ka daudz kas izdevies redzēt, gan mazā Marokas pilsētiņā Takazut sāksies mans brauciens vientulībā uz Agadīru. Tā es vienkārši iekāpšu autobusā un braukšu vien pats uz Agadīru paskatīties, kas tad tur ir. Jā, stāv autobusu pieturā un gaida vienkārši. Nekāda saraksta nav, nekā nav. Vienkārši ir jāgaida autobus un jāsaka, ka tu gribi braukt uz Agatīru. Nu, tā ir. Nu, lūk, esmu atkolusies līdz Agadīras bīčam, līdz Jūrmalai. Tā teikt, okeāna krastam. Nogāju pa bagāto hoteļu rajonu, kur bagāti cilvēki dzīvo. Man uzreiz nāk viens sahārietis klāt un grib ar manīm parunāties. No, I'm from Latvia. Big welcome, nice to meet you. Your lion is with nice Nice to meet you too. I'm Berber from Old City. I'm Berber from previous lives. That's from nice. Alhamdulillah, that's nice. Alhamdulillah. That's you good girl, you have good heart. You're not snappy like French, you good. Lion is with the big hair. Yes, Yes, I know. and nice eyes, good hair. I give you 1,000, come on, 1,000. Berberi ir ļoti laipni cilvēki un ar viņiem principā viss var sarunāt. Atlantijas okeāns un slavenais Kazbaha kalns, no kura varot redzēt visu Agadiru. Saule pieņemās svelmē un es došos tālāk. Es nopirku dažus lupatus Agadiras okeāna krastā, gan no Agadiras iedzīvotājiem, gan no Senegāles iedzīvotājiem, vien Āfrikas klētis. Ai, es nevaru, te ir tik skaisti apģērbi, tādās krāsās, bet šitādās un ne tikai. Nu tā, grūti sievietes. Katrs pārdevējs velk iekšā savā veikaliņā. Es ļaujos ar, es eju, ja man velk iekšā, es eju, bet es jau arī varu, teiksim tā, paļets rotņi klaģī, kā krieviski sakt, pirkstu mutē neliec, nokodīs. Es tur pastāst par Latviju un tā, un tur viss ir kārtībā. Es iegāju nejaušu veikaliņā un satiku un iepirku flīzītes. Es nevarēju atkal noturēties. Man ir vajadzīgs saturētājs. Šis cilvēks man pārdeva flīzītes un viņam ir vēl daudz jau. Marhaba. Viņam, yeah, it is your name. Mustafa. Marhaba. I'm Zita from Latvia.
vietā un man ļauj pamēģināt, kā maļ argānu koku augļus, no kuriem tiek spiesta eļļa. Lūk, vispār tā ir unikāla iespēja, kā es šeit nokļūtu. Cilvēki vienkārši man atnesu šeit, es neko par šo vietu nezināju, bet smaržas šeit ir brīnišķīga. Viena eļļiņa ir domāta priekš kosmētikas, cita priekš kulinārijas, trauciņa ir ļoti skaisti. Šeit ir redzams viss eļļas klāsts, tīra argāna eļļa, 100%. Paši berberi saka, ka vispār 200% tīra eļļa. Iegādājos šo argānu eļļu pret krokām. Šīs ir dabīgās garšvielas. Es biju uzlikusi acis dabīgam ingveram. Visas dabīgās Marokas garšvielas. Tā. Un te beidzot ir kaut kāda adrese, jo nekur nav ne adreses, ne numuru. Tālāk man ceļi atved šeit. Vēlāk es noskaidrošu, kā šo vietu sauc. Izskatās kaut kas līdzīgs kā skola. Tur ir iekšā bērni un kaut kādas lietas, trokšņi. Te ir kaut kas līdzīgs sporta laukumam. Satika kādu skolotāju un bērni man visapkārt saskarēja. Izrādās, šis ir centrs priekš bērniem ar problēmām, bet skaisti uztaisīts centrs. Bonjour. Visi runā pārsvarā franciski, bet atrada te vienu puiku, kas varēja runāt angliski, un pats skolotājs arī runāja angliski, kas varēja paskaidrot, kādā vietā mēs atrodamies. Es domāju, ka tas ir normāli, ja skolotājs pēc profesijas arī paņem un iekuļās Marokas Agadiras pilsētas skolā, nezinādams, kur viņš ir nokļuvis. Tā. Izskatās, ka šis arī ir tā saucamais slavenais Agadiras tirgus. Kad durvis tiks vaļā vērtas visās dienās, izņemot pirmdienās. Es esmu trāpīsies pirmdienā. Agadira man vaļā nelaiž, un es esmu iekūlusies, tomēr gribot, negribot. Laikam vairāk negribot Agadiras tirgu. Šeit ir daudz mierīgāk kā Marakešā. Šī ir mošeja. Te redzam arhitektūru mazlietiņu. Šis ir priekš kāzām izrādās, bet es gribētu katru dienu staigāt ar šādiem tērpiem. Tās skaistās lampas. Esmu ārā no Agadiras tirgus. Un atkal man somā ir viena lampa, Aladina brīnumlampa. Lūk, tagad es esmu kaut kādā nezināmā rajonā. Tā vieta, kur man izmet ārā, kad es atbraucu. Jāiet klāt un jāskata, kas tas ir. Tāda auglīša auga palmā. Bet tāda te ir vienīgā. Nav te vairs tādas palmas, par zaļumu nav daudz. Zaļuma atrodas atsevišķās koncentrētās vietās. Nav tik briesmīgi, var orientēties, un ja galīgi nojūg, tad nopras kādam cilvēkam, un tev palīdzēs. Pārdodās kaftāni un kaziņa tepat blakām. Viss ir pie vietas. Nekas nav no dabas atrauc. Labi, suņi. Laikam kaut kad esmu šeit dzīvojis. Ļoti sen. Nekādas liekas skaņas, nekādas tupas mūzikas nevienā kafēnīcā. Cilvēki novērtē dabu un okeāna skaņu. Nakts atkal nolaižas par Atlantijas okeānu, bet cilvēki taisn otrādi. Viņi sāk mosties, jo lielais karstums ir beidzies.